Aiva. Labdien vēlreiz. Tātad šodien meistarklasē jautājums par virsgrāmatas un moduļu salīdzināšanu. Stāstīju jau, cik tas ir būtiski, un droši vien, ka jūs paši arī veidojot gada bilances un pārskatus, saprotat, cik tas ir būtiski, lai bilances cipars no virsgrāmatas sakristu ar analītiku. Tāpēc mēs esam radījuši rīku programmā, ar kura palīdzību šo procesu var veikt ātrāk un raitāk. Es speciāli to saucu par rīku, nevis par dokumentu, jo pašos sākumos man pat bija doma, ka no šī rīka nekādi grāmatojumi nebūs izdarāmi, ka tas būs tikai rīks, ar kura palīdzību varēs salīdzināt datus. Taču tā sanāca, ka kolēģi mani pārliecināja, ka tomēr grāmatojumi būs vajadzīgi atsevišķos gadījumos, un taisnība vien viņiem ir. Šeit piemēros es arī parādīšu, kuros gadījumos grāmatojumi ir izdarāmi un kuros tomēr viņus labāk nedarīt. Ko es gribu uzsvērt, ja arī jūs veicat grāmatojums no šī rīka, tad jāapzinās, ka visas izmaiņas būs tikai virsgrāmatā. Tātad tā ir pirmā tāda jau globālā atziņa, ka visi grāmatojumi, kuri tiks veikti ar šī rīka palīdzību, būs tikai virsgrāmatā. Modulī nekādas izmaiņas nebūs. Lūk, skatīsimies tātad, kas tas tāds ir, kur viņš atrodas un kā viņš strādā. Atrodas viņš zem dokumenta virsgrāmatā, atlikuma atskaišu salīdzināšana. Vizuāli viņš, protams, ļoti atgādina dokumentu, jo neko jaunu jau mēs vizuāli neizveidosim, taču es vēlreiz gribu uzsvērt, ka tas nav dokuments tā standarta nozīmē. Un tad pirmā atšķirība jau ir tā, ka, teiksim, redzat, šeit ir ieskaitot. Nevienā dokumentā nekas nav ieskaitot, dokuments ir uz konkrētu datumu. Šeit, par cik tiek salīdzinātas atskaites, viņš arī saucās atskaišu salīdzināšana, tad ņemat vērā, ka atlasītie dati tiks atlasīti šo datumu ieskaitot. Tā ir atšķirība. Ja jūs veidojat Horizonā atskaites, tad jūs jau esat apguvuši to ziņu, ka atskaites uz datumu ir datumu neieskaitot. Taču šajā rīkā, šajā uzrādītajā datumā, ir tas datums ieskaitot. Nākošā lieta ir lapas puse parametri, kurā jūs varat norādīt detalizāciju, kādā detalizācijā jūs gribat iegūt datus. Faktiski tas ir analogs tam, ja jūs kontu apgrozījumu atskaiti no virsgrāmatas atzīmētu dalījumā pa kādu no dimensijām. Tātad tās dimensijas, kādās jūs veiksiet šeit dalījumu, tādā detalizācijā jūs iegūsiet atskaiti informācijai no virsgrāmatas un, protams, arī pēc tam no moduļa. Nākošā piebilde ir tā, ka, ja šeit ir ielikta kāda atzīme vai viņa arī nav ielikta, tad nākošajā lapas pusē, atlasot kontus, šie parametru dalījums vairs nav maināms. Tad pirms jūs sākat šo salīdzināšanu, jums ir jāsaprot, cik dziļā detalizācijā jūs to veidosiet. Tad, kad šeit esat atlasījuši detalizāciju, otrā lapas pusītē ar 3 baltām lapiņām, kā jau visur, Horizonā jūs varat atlasīt kontus. No kontu plāna jūs varat atlasīt kontu vai kontus, pret kuriem tiks veikta salīdzināšana. Sākumā es jums izstāstīšu šī rīka uzbūvu, un pēc tam mēs arī pastīsimies visus atskaites, kā viņas pielietot. Un ar šo zibeni jūs atlasat atskaiti no konkrētā moduļa. Tātad šeit atverās papildus loks, kurā jūs norādat atskaiti, kuru jūs izvēlaties, un norādat šeit kontu. Konts tiks piedāvāts atbilstoši konkrētai atskaitei, kādu jūs izvēlēsieties.
Tālāk jums būs jānorāda, kurā pusē atlasīto summu no moduļa attēlot, jo, kā zinat, moduļos nav debeta un kredīta. Moduļos ir atlikums, un jums, teiksim, pašiem ir jāpasaka, kurā pusē jūs to atlikumu no moduļa konkrētajā gadījumā gribat attēlot. Un ja atskaiti jūs esat veidojuši šeit lapas pusītē parametri kādā no detalizācijām, tad arī šeit jums būs jānorāda tās pašas dimensijas tādā pašā detalizācijā. Tad, kad būs ielasīti atlikumi no moduļa, jums būs jāpasaka programmai, ka tagad atlikumi visi ir ielasīti, lai programma veic salīdzināšanu. Un tad tiks izrēķinātas un attēlotas šeit starpības. Tad sāksim paskatīties aizpildi ar vienu no vienkāršākajiem variantiem. Tātad jaunā iespēja salīdzināt avansu norēķinus pa personām. Ja, tātad noteikti jāizvēlās par periodu, par kuru jūs zinat, ka dati ir savadīti, grāmatojumi ir pabeigti. Ja, tad ir droši, kad atlikumiem ir jābūt identiskiem. Šajā parametru lapas pusītē noteikti ir jānorāda atzīme dalījumā pa avans objektu dimensiju. Tātad, ja jūs salīdzināt avans norēķinu kontu pa personām, lai no virsgrāmatas dabūtu informāciju pa personām, ir nepieciešama šī jaunā avans norēķina objektu dimensija. Tālāk, tātad ar 3 baltām lapiņām ir jāizvēlās tāds konts, kāds jūsu iestādē vai organizācijā atbilst avans norēķina personu modulim. Lūk, šādi te izvēloties kontu, tiek atlasīti dati no virsgrāmatas un attiecīgi ielikti debeta konta atlikums vai kredīta konta atlikums. Un šeit tad ir avans tā objekta dimensija. Tālāk tiek atlasīti atlikumi no moduļa. Un jau izvēlēta konkrētā atskaite. Tātad no katra moduļa tiek piedāvāta viena atskaite, kura ir tā, ar kuru var salīdzināt virsgrāmatu. Avansiem tātad tā ir avans norēķina apgrozījumi. Tālāk atbilstoši izvēlētai atskaitei tiek piedāvāti konti, kādi vispār ir pieejami šajā atskaitē. Atskaitē avans norēķina apgrozījums ir pieejams tikai viens konts, tas ir kartītes konts. Summas tātad attiecīgi no moduļa šajā gadījumā ir jāieliek debetā. Un dalījumu pa dimensijām es neizvēlējos, jo, piemēram, manā iestādē šeit piemērā nav dalījumu avans norēķina kontam pa citām dimensijām, kā tikai pa avans norēķina objektu dimensiju. Šeit es izvēlos avans norēķina objektu dimensiju. Tālāk es izvēlos ielasīt datus, programma vizuāli parāda to informāciju un lieku izvēlēties. Un šajā gadījumā programma saliek pretī visiem ierakstiem, kas ir virsgrāmatā, saliek attiecīgi pretī moduļa datus. Un šajā vietā jūs jau redzat vizuāli, kad viena rindiņa ir tā, kas nesakrīt. Kā jūs programmai varat tagad pateikt, ka ielasīti dati ir visi un lai programma sāk salīdzināšanu? Jo vēlāk es parādīšu, kā arī datus var ielasīt atkārtoti šajā dokumentā. To, ka jūs datus esat ielasījuši un gribat, lai programma sāk salīdzināšanu, jūs norādat ar peles labo pogu. Šeit ir aizpildīšanas operācija. Un jums ir jāizvēlās aizpildīt mērķa atlikumu ar moduļa atlikumu. Tad, kad tas ir izdarīts, tad programma aizpilda pretī tātad šajā te mērķa atlikumā ieraksta to, kas ir modulī. Protams, ja modulī vispār nekā nav, tad programma šeit atstāja tukšu. Un, teiksim, jūs tad varat ierakstīt, attiecīgi 0, un tā programma jums izrēķinās, kur ir starpības. Šādu dokumentu vai šādu rezultātu grāmatot, protams, nedrīkst. Ja jums ir starpības, un te apakšā programma saskaita,
Kāpēc tiek saskaitīts atsevišķi pozitīvās starpības un atsevišķi negatīvās, nevis vilkts saldo vai vēl kaut kas? Jo atskaitē jūs varat salīdzināt gan debeta kontus, gan kredīta kontus. Vienā šajā salīdzināšanas rīka reizē jūs varat salīdzināt vairākus kontus. Līdz ar to nav, teiksim, pamatot iemeslu uzskatīt, ka debets vienmēr ir peļņa vai kredīts ir zaudējumi. Tādēļ vienkārši tiek saskaitīts kopā pozitīvā starpība un negatīvā. Un te uzreiz apakšā jūs redzat, ja atlikums nav nulle, pozitīvā starpība un negatīvā nav nulle, ir kaut kādas atšķirības, tad attiecīgi šai te rindiņai ir jāmeklē iemesls. Šādu situāciju atstāt nevar, mēnesim noslēdzoties, ir jāsakārto. Ja jūs redzat, kad ir kļūda un jūs ķersieties klāt kļūdas meklēšanai un novēršanai, šādu te rīku nav vērts saglabāt. Protams, ja jums to kļūdu saraksts ir garāks, atšķirīgo rindiņu saraksts ir garāks, jūs viņu varat saglabāt, lai pēc tam ieietu viņā iekšā vēlreiz un pastītos, kuras rindiņas vēl bija jālabo. Bet principā viņam nav tādas lielas nozīmes šim rezultātam, tāpēc viņu var arī atcelt. Jūs vienkārši esat ieguvuši informāciju, kura personai kaut kas nav kārtībā ar dokumentiem. Nākošais modulis, ko var salīdzināt, ir noliktava. Paskatīsimies noliktavu. Šajā gadījumā noliktavas salīdzināšana notiek jau, piemēram, detalizācijā pa dimensijām. Man detalizācija ir par struktūru vienību un finansējumu. Pieņemsim. Jums var būt par jebkuru citu dimensiju. Un tieši tāpatās tiek atlasīti konti. Šajā gadījumā tiek atlasīts konts, kas ir noliktava, noliktavas krājuma konts, un no moduļa tiek atlasīta noliktavas kustība pa partijām. Šāda atskaite. Uzreiz nomainās iespējamie konti, un tad tiek piedāvāts jau tagad nevis viens konts, bet 2 konti. Jums ir jāizvēlās, pret ko jūs salīdzinat, pret nomenklatūra grupas kontu vai pret partijas kontu. Ieteikums ir pret partijas kontu salīdzināt, jo nomenklatūras grupas konts ir maināms, to var viegli nomainīt, un tad jau ir grūtāk saprast atšķirības iemeslus. Arī šajā gadījumā summa ir debetā, taču šajā gadījumā man ir detalizācija pa struktūru vienību un finansējumu, un man tieši tādā pašā detalizācijā ir jāpaprasa atskaita no moduļa. Tātad šeit ir jānorāda dimensija, un te ir atkal vairāk kā viena izvēle. Un jums ir jāizvēlās, zinot jūsu noliktavas uzskaites specifiku, jums ir jāizvēlās, kuru no piedāvātajām dimensijām jūs izmantojat. Tās ir visas 3 dimensijas, kuras ir pieejamas noliktavas krājuma atskaitē. Jums ir jāzina, ka jūs līdz šim, kamēr nebija šāda rīka, ar kuru dimensiju jūs salīdzinājat, tieši tāpat ir jāizvēlās šeit. Manā piemērā tā atkal ir partijas dimensija, un es izvēlos struktūru vienību un finansējumus. Ielasīt un atlasīt. Tad atkal ir noliktava, atkal ir virsgrāmata, abas pretstatītas, ielasīšana ir pabeigta un ar peles labo pogu ir aizpildīta operācijas, aizpildīta ar moduļa atlikumu. Un šajā gadījumā ar te zīmuli, cilvēciņu ikonu var dabūt atšķirības. Un šajā gadījumā jau var redzēt, ka atšķirība ir vienā centā, un atšķirība rodas faktiski uz nopaļošanu. Un tas bija viens no argumentiem, ko man pārliecināja kolēģis, ka noliktavā uzskaita, kā var šeit arī redzēt, ir ar 6 zīmēm aiz komata. Virsgrāmatā grāmatojumi ir 2 zīmes aiz komata, un grāmatveži katru vai mēnesi vai vismaz reizi gadā veic izlīdzināšanu noliktavu pret virsgrāmatu. Un lai to nebūtu turpmāk jādara manuāli, to turpmāk var darīt ar šī rīka palīdzību. Protams, ja jums programma uzrāda šeit starpību kādā no rindiņām stipri lielu, ko nozīmē stipri liela, tā ir jāizvērtē jums pašiem. Dažam pie liela
preču apgrozījumu un mazām cenām arī, teiksim, 20 centi var būt nopaļošanas starpība. Citam, piemēram, zinot, ka tajā noliktavā izgāja tikai viena prece mēneša laikā, un tur ir 20 centu starpība, nu, tad tam jau ir skaidrs, ka tur nav kaut kas labi. Un tad, kas ir liela starpība un ko drīkst iegrāmatot, tā ir jāizvērtē jums. Bet šis tagad ir palīgs un rīks tiem, kuriem regulāri bija noliktavā ar virsgrāmatu jāveic santīmu vai tagad centu izlīdzināšana. Līdz ar to šeit var redzēt, ka tā ir nopaļošana, un tas dokuments tagad ir izpildāms, grāmatojams un saglabājams. Tā kā šis nav standarta dokuments programmas uztverē, programmā nav iestrādāts standarta kontroles. Proti, programmā nav iestrādāta standarta kontrole, ka programma kontrolē dokumenta kopsumu pret grāmatojumu kopsumām. Tas atkal ir dēļ tā, ka dažādi jūs veicat šo te starpību iegrāmatošanu. Ir iestādes, kuras iegrāmato starpību pa debetu, teiksim, krājuma konts gan debetā, gan kredītā, summa vienmēr pozitīva. Ir iestādes, kuras izvēlās, ka krājuma kontam vienmēr ir jābūt kredītā un summa ir pozitīva vai negatīva. Lai to visu varētu realizēt, tātad nav šeit iestrādāts kontrols mehānisms. Bet to var izdarīt. Teiksim, ja jūs saprotat, ka jūsu gadījumā tiešām ir jāturpina programmai kontrolēt, lai dokumentu kopsumu sakrīt ar šo starpību kopsumu, tad to var iestrādāt. Ar konsultants jums parādīs precīzāk jau kā iestrādāt arī šādas kontrolas. Bet šajā gadījumā tiek izveidota kontējuma schēma. Ja jums tas ir regulārs darījums, programma saliek kontu, tātad krājuma norakstīšanas kontu un attiecīgi dimensijas, un dokuments tiek iegrāmatots, un turpmāk virsgrāmata ir izlīdzināta ar noliktavu. Nākošais modulis, ko varam salīdzināt, ir pamatlīdzekļi. Arī pamatlīdzekļos man ir dalījums pa dimensijām, un pamatlīdzekļos es parādīšu, kā var ielasīt vairāk kā vienu kontu. Pirms tam es parādīju abos gadījumos vienu kontu. Šeit tātad pirmkārt jūs varat iekrāsot vairākus kontus, kurus pārbaudīt vienlaicīgi, un otra lieta, jūs varat pamatlīdzekļu gadījumā vienlaicīgi pārbaudīt gan bilances summu, gan uzkrātā nolietojuma summu. Kāpēc tas ir ērti? Tāpēc, ka ir pierādījies, ka bieži vien nokļūdās tieši kontos starp norakstīšanas nolietojumu kontu un bilances kontu, un starpība ir plus mīnus, vienā kontā plus, otrā mīnus. Un ja jūs abus viņus reizē salīdzinat, jūs uzreiz vizuāli ieraugat atšķirību. Kā var salīdzināt šajā gadījumā šādu situāciju, kad ir summas debetā un summas kredītā? No moduļa jūs ielasat pamatlīdzekļu apgrozījumu atskaiti. Lūk, un redziet, šeit tiek piedāvāti visi tie konti, kādi ir pieejami pamatlīdzekļu kartītē. Un jūs pirmajā reizē izvēlaties bilances kontu un uzskaitas summu debetā. Un, protams, arī detalizāciju. Un ielasiet datus iekšā. Šajā gadījumā jūs vēl nesakiet programmai, ka ielasīšana ir pabeigta. Jūs vēlreiz lasat iekšā datus, atskaite paliek tā pati, jūs tikai nomainat kontu un nomainat vietu, kurā tā summa ir jāattēlo. Summa ir jāattēlo kredītā, un šajā gadījumā tā jau ir nolietojuma summa, kas jāattēlo kredītā. Un programma ielasa tātad attiecīgā vietā, atbilstoši kartītē norādītajam nolietojuma kontam, ielasa summas. Un tagad jūs sakat, ka apstrāde ir pabeigta, un to jūs darat tātad ar peles labo pogu, aizpildīšanas operācijas, un aizpildīt ar moduļa atlikumu. Lūk. Šajā gadījumā ir pa nulēm. Mans iemesls nav tik daudz parādīt, kā starpības veidojās, kā parādīt darbības mehānismu. Lūk. Ja summa ir nulle šajā gadījumā, un ja starpību nav, tas jau ir jūsu lēmums, ko jūs darat. Jūs šādu dokumentu varat saglabāt, lai jūs zinat, ka jūs tos kontus esat pārbaudījuši. Lai nav tā, ka jums ir jāatcerās, esat vai neesat pārbaudījuši, kurā mēnesī, kas ir bijis. Ja? Šajā gadījumā
tas ir jūsu brīva izvēle. Jūs šo te dokumentu saglabājat vai nesaglabājat. Lūk, tie ir trīs. Tātad tie ir 3 moduļi, kuros veids atskaišu salīdzināšanu kontu un dimensiju līmenī. Un vēl ir 3 moduļi, kuros salīdzināšanu veids pa klientiem. Tas ir nākamie periodi, ieņēmumi vai izdevumi, apgāde un realizācija. Paskatīsimies, kā šajā gadījumā notiek salīdzināšana. Un šeit salīdzināšanu veids ar atlikumu salīdzināšana pa klientiem. Tur jau ir otrs dokuments vai rīks. Un šajā gadījumā es sākšu arī ar vienkāršāko. Vienkāršākais ir nākamo periodu ieņēmumu vai izdevumi. Es atkal norādīšu dalījumu. Un tātad konts ir 241 manā piemērā. Un šeit jau dati tiek atlasīti dalījumā, plus tiek pielasīts klāt konkrētais klients. Jā, tātad uz kuru klientu ir nākamo periodu ieņēmumi vai izdevumi. Un ielasīšana no moduļa ir identiska, vienīgi tiek piedāvāts mazāks atskaišu skaits. Tiek piedāvāts tikai tās atskaites, kuras ir salīdzināmas pa klientiem. Tieši tāpat aizpilda izvēlētās pozīcijas un tieši tāpat ielasa datus un ar peles labo pogu aizpildīt un no moduļa. Lūk, ja, tātad uzreiz šeit jums programma parāda starpību. Kāpēc tiek iekrāsots dzeltens? Dažreiz, un dažreiz netiek. Tātad 1 centu iekrāsoja dzeltenu, 1 neiekrāsoja. Šeit iekrāsošanas princips ir tāds, ka ja starpība ir vairāk par 50 centiem, tad tiek iekrāsots. Tas ir absolūti tāds mūsu pieņēmums, ka 50 centi nopaļojās arī bilancē uz augšu, un tam nav absolūti nekādas tādas, teiksim, citas nozīmes. Jūsu uzmanība ir jāpievērš rezultātam apakšā, vai ir starpība pa nulēm, gan pozitīvā, gan negatīvā. Un ja nav, tad, protams, ja 1 centu noliktavā varēja iegrāmatot, tad šeit 7 eiro jau iegrāmatot nevar. Ir jāskatās, kāpēc rodās starpība, un viņu ir jānovērš. Lūk, un tagad ir nedaudz atšķirīga apgāde un realizācija. Ja konta apgrozījuma salīdzināšana un nākamo periodu salīdzināšana ir vienkāršāka, tad apgāde un realizācija ir nedaudz komplicētāka, tāpēc es to arī atstāju uz beigām. Tātad sākums ir tāds pats. Šajā gadījumā es paņemšu bez dalījuma, jo ir jau arī organizācijas, kas nedala kontus dimensijās. Ja, tātad tiek atlasīta informācija no virsgrāmatas. Tieši tāpatās ir vajadzība atlasīt no moduļa. Tikai šajā brīdī nevar vairs izmantot šo konts, bet šeit ir jāieraksta konts manuāli ar roku. Un līdz ar to apgādē un realizācijā var salīdzināt tikai 1 kontu vienā dokumentā. Specifika ir tāda, ka tāpēc, kā klienta kartītē var norādīt tikai 1 kontu, bet grāmatojums Horizonā ir atļauts darīt klientam uz vairākiem kontiem. Vienu un to pašu klienta kartīti var grāmatot vairākos kontos. Līdz ar to klienta kartītes konts nevar būt par pamatu, lai tikai pret viņu salīdzinātu ar virsgrāmatu. Lūk, tā ir jau pirmā atšķirība. Jā, tad neizmantot šeit piedāvātos kontus, bet manuāli ierakstīt kontu ar roku. Nākošā atšķirība ir tā, ka šeit, kaut arī jūs izmantosiet dalījumu dimensijās, šeit dalījumu nebūs jānorāda. Tā ir otra atšķirība. Un trešā atšķirība, aizmirsu. Un trešā atšķirība rodās šajā brīdī. Ja iepriekš programmai iedodot man šo papildus logu, es liku uzreiz izvēlēties,
tad apgādē un realizācijā ir jāizmanto filtrs. Un ar filtra palīdzību lapas pusītē visi nosacījumi, atstājot to, kas tur ir, pielikt klāt. Tātad, ja es pārbaudu realizāciju, tad debeta konts vienāds un ar to kontu, kuru es pārbaudu. Ja, tad programma atlasa tikai tos grāmatojumus no realizācijas, kur ir debetā manis norādītais konts, un tad ar peles labo pogu atzīmēt visus un izvēlēties. Nu, un tālāk jau atkal ir aizpildīt ar moduļu atlikumu. Nu, te, piemēram, atkal ir viens dokuments ir nepareizi iegrāmatots. Ja? Tātad, ja runā par realizāciju un apgādi, ir 3 atšķirības. Ir atšķirība, ka var pārbaudīt tikai vienu kontu, un tas konts ir jānorāda ar manuāli roku tajā lauciņā, kaut arī dalījums ir pa dimensijām. Dimensijas nenorāda, un tajā logā, ko programma piedāvā papildus, ir jāizvēlās filtrs. Parādīšu to vēl arī uz apgādi. Vēlreiz, lai nostiprinās. Un šajā gadījumā es vēl 4. atšķirību parādīšu. Tad, ja jūs dalat, bet tas attiecās tikai uz apgādu un realizāciju. Ja es pārbaudīju dalījumā pa dimensijām nākamo periodu kontu, tad man neko speciāli vēl nevajadzēja darīt. Bet ja ir jūsu iestādē vai organizācijā debitora vai kreditora konts dalās pa dimensijām un jūs gribat salīdzināt ar virsgrāmatu pa dimensijām, tad jums iestājās vēl atšķirība. Tad, uzliekot šeit dalījumu pa dimensijām, jums ir jāliek šeit ieslēgt summētās rediģēšanas režīmu. Jo, kāpēc? Virsgrāmatā jūs grāmatojumus varat sadalīt pa dimensijām, bet modulī rēķinu kā tādu jūs nedalat pa dimensijām. Pareizāk sakot, programma atlikuma summu pārbauda tikai pret dokumentu kopumā. Ja arī jums ir rēķins, kura saturā ir 5 rindiņas un katrā rindiņā ir sava struktūra vienība, tad nesamaksāto summu, pret kuru tiek pārbaudīta atskaita, programma nerēķina pa struktūra vienībām, pa rindiņām, bet rēķina pret dokumentu kopumā. Tāpēc arī ir šī specifika. Ja jums modulī nav, bet virsgrāmatā ir dalījums pa dimensijām, tad jums ir vajadzīgs šāds ieslēgt summētās rediģēšanas režīmu. Un tikai tad jūs atlasat kontu, šajā gadījumā kreditoru kontu, un te var redzēt, ka, teiksim, klients, redziet, viens klients, bet viņam ir daudz un dažādas struktūra vienības. Taču šeit apakšā, kur ir informācija kopumā par klientu, tur viņš ir tikai vienu reizi, vienā summā. Un šajā gadījumā ielasīšana ir jāveic ar zibeni šeit apakšā. Tātad ir apgāde, ir 5311, ir summa kredītā, un dimensijas šeit nenorāda. Un tātad tajā logā, ko iedod šeit programma, ir jāizmanto filtrs, visi nosacījumi, jāatstāj to, kas tur ir, un jāliek klāt ir tikai konts. Tātad šoreiz kredīta konts un vienāds ar programmu atlasa informāciju, ar peles labo atzīmēt visus un ielasīt. Un šajā gadījumā, tad, kad virsgrāmatā ir detalizācija un modulī nav, tad aizpildīšanas operācija ir jāizmanto šāds te aizpildīt ar konta atlikumu. Jo tajā gadījumā programma augšā rēķinās katra konta šo te summu aizpildīs, un apakšā arī saskaitīs un aprēķinās starpības. Un starpību uzrādīs šeit apakšā.
Lūk, protams, atkal pie situācijas, kad apakšā atlikums ir liels, tad tur ir jāmeklē kļūda. Ja atlikums ir 1 cents, tad var gadīties, tas ir uz nopaļošanu, kad jūs, teiksim, esat kontējuši dokumentu vairākās rindiņās un dokumentu kopsummas, var gadīties, ka šādā situācijā tas 1 cents arī ir jānogrāmato virsgrāmatā. Bet tā kā klientam ABC virsgrāmatā ir ļoti daudz dimensiju kombināciju, jums, kā grāmatvedim, ir jāizvēlās, uz kuru no šīm kombinācijām jūs to 1 centu norakstīsiet. Programma to nevar izlemt. Un tādēļ, teiksim, ja jūs pieļaujat, ka jūs rakstīsiet šeit, tad jums ir jāizlabo šeit manuāli ar roku un jāpasaka, ka šeit būs vajadzīga 8 centi mazāk labošu. Labošu tā, lai, teiksim, virsgrāmatā ir tik, cik modulī. Jo, kā es sākumā minēju, jebkurš grāmatojums no šī te rīka izmaiņas veids tikai virsgrāmatā. Līdz ar to jums par pamatu ir jāņem moduļa atlikums. Lūk. Laiks arī ir beidzies, un esam izgājuši cauri visām iespējamajām atskaitēm, ko var salīdzināt ar šo rīku.